Es varu kaut ko smieklīgi ar pateikt. Es šodien uzdāvināju savā dzimšanas, valsts dzimšanas dienā. Es saku sviestu pats. Katrs zina, kā patīkas. Es varēju zināt kaut ko foršu no tāda pasākuma. Jātāk. Tātad, sāksim tādā chronoloģiskā secībā, aiziesim cauri Latvijas politikas aktualitātēm no atmodas perioda līdz mūsdienām. Tātad, ja runājam par atmodas periodu, tad pats, protams, cik es esmu lasījis lielāko daļu no tā perioda, pavadījāt studējot ASV, taču noteikti arī kaut kur iesaistījāties. Kāda bija jūsu darbība tajā laikā? Lai noteikti līdz studijām ASV, bija kaut kas pirms tam jāizdara. Latvijas valstī bija jāmainās. Es Jēlas universitātē biju 90. gada rudenī. Līdz 91. gada pavasarim pusgads tur. To jau baigi grūti saprast jauniem cilvēkiem, kas bija dzīvot Padomju Savienībā un kā tā nebrīvi izpaudās, bet viņi bija stingri nomulcoši. Jaunam cilvēkam, drusku virs 30, tas bija smagi, rusifikācija un tā tautas fronte, un viss tas pacēlums, atdeva visu ticību spēku, visu. Nogriez momentā vēlēšanās kaut kur mukt prom un braukt no šeienes prom. Pat nevar pa zemi novērtēt to visu, kas tur tajā laikā bija. Nebija jau viegli, bet zinu, kur ir starpības starp, piemēram, Latviju un kaut kādu Rumāniju vai Bulgāriju. Latvija tomēr bija okupēta, mums bija okupācijas vara, ko tas nozīmē. Visās pārvaldes iestādēs, drošības iestādēs vispārībā bija no Krievijas atsūtīti cilvēki, bet arī pārvaldes vienmēr komunistiskā partijā. Tur bija vienmēr. Otrais cilvēks bija no Krievijas. Un tā ir, principā, lielākā pazīme, kas raksturoja, ka tā bija okupācijas vai koloniāla pārvalde. Bulgārijā, Rumānijā tāda nebija. Viņiem gāja daudz grūtāk, jo viss, kas mums bija ļoti viegli. Šitie ir sliktie. Sūtam prom. Un mums ir labie, bet tur savie bija sliktie, un bija daudz grūtāk. Un vēl līdz šai dienai viņiem ir tāds, ik pa brīdiem atraugas no tā, kad savējie bija tie sliktie komunisti. Tieši tā. Bet, ja nebūtu visu atmot, tad nebūtu arī nekāda studija. Es nezinu, kas būtu. Protams, visu kaut ko spekulēt. Protams, viena teorija pastāv, ka Padomju Savienība tik un tā būtu sabrukusi. Es esmu runājis, Padomju Savienība ir kā sabruka. Vismaz juridiski tajā brīdī, kad bija tā saucamā Belovežas gāžas vienošanās. Tā būtu jāzina. Ir dzirdēt, Es esmu saticis lielāko pusi no tiem cilvēkiem, kas tur piedalījās. Gan pa vienam, gan grupās. Tas notika spontāni. Tātad, viņi nebrauc tur, parakstīt aktu par Padomju Savienības likvidāciju. Vienkārši tur sabrauc un tas notika. Saprat, ka tas notiek, Vienkārši notika, Un viņiem arī pašiem nav izskaidrojums, kāpēc tas tā notika. Tur nebija visi Baltijas valstis nebija un tur Kazahki nebija un tur tā. Ja paskatās tur no tiem 15, vēl nebija, diezgan daudz nebija. Un tad vēl viens, protams, būtisks atmodas laika process bija tas, ka tajā laikā bija tādi latviešu tautai doma līderi, teiksim, Dainis Īvāns vai pats Imants Ziedonis, vai jūs mūsdienu sabiedrībā arī saskatāt šādus cilvēkus? Jānis Peters tajā laikā bija. Arī, protams, ļoti nozīmīgs, bet vai jūs mūsdienu sabiedrībā saskatāt šādus cilvēkus, kas spētu būt tādi viedokļu līderi? Labs jautājums un labi jautājumi parasti. Kā saka, ir grūti atbildēt. Redzi, to tomēr vajadzētu iztēloties, ja tu nezini, to nebija tā. Tad bija jāmēģina iztēloties, kā tas bija, un kad faktiski, tas Peters bija tas, kas uzsāk to procesu, un pēc tā izvirzīja priekšpālā Īvānu, Un tie visi bija gudri cilvēki, tāpat tie cilvēki, kurus ievēlēja tur PSRS tajā augstākajā padomē, un tur citi viņus lamāja, un citi tur ceļ debesīs, un tad vienu ceļ debesīs, otru lamā, bet principā viņi visi tajā brīdī, izņemot dažus, strādāja uz to, ko mēs tagad baudām, uz brīvu valsti. Tagad, nekas tur vienkārši nebija, neko nevarēja prognozēt. Un arī tie paši, kas bija līderi, viņi, daži no viņiem arī brīžiem šaubījās un nezināja, cik tālu iet un kā iet un tā tālāk, bet, viss notikās, Tagad, šodienās ir tik liela brīvība, kad mēs gandrīz negribam nevienā ieklausīties. Mēs visi paši gudri esam. Un tad
Nu, tad parādās tas, ka katrs, Katram malc savu, jā. Nē. Nu, bet tā ir normāla demokrātija, jā. Tā ir viena no pazīmē, par to nevajag dusmoties. Nē, taisnība. Labi, tātad virzoties uz priekšu, jā, Padomju Savienības sabruka, Krievu karaspēks tiek izvests, bet kā jūs vērtējat tieši Latvijas-Krievijas attīstības kopš atmodas perioda, un vai ir kāds brīdis, ka tās varētu tikt uzskatīts par labām, piemēram, jūsu pašu prezidentūras laikā? Jā, redzi, tas, kad izvada 94. gadā Krievu armija, īstenībā ir brīnums. Jā. Jo, nu, visu tā padomu laiku tie Krievu karavīri staigāja pa ielām formās. Tagad tu neredzēsi formās uz ielas, nevienu karavīri vienalga no kuras valsts. Un viņiem bija gan patruļas zem tādas, nu, tur bija visas pazīmes, ka tā bija okupācijas vara, jā, un arī tā bija okupācijas armija. Tas, kad tā cena par izvešanu bija 20,000 militāru personu atstāšana, tie nav tikai 20,000, tā ir arī ģimenes. Tagad tas skaitlis, varbūt reiz 2 un pat reiz 3. Un to mēs redzam arī tagad. Daudz no viņiem ir Krievijas pilsoņi. Un mums ir kāds 50,000 Krievijas pilsoņi. Tas ir oficiālie dati. Nu, protams. Daži savas pasas slēp kabatā un nerādīja. Bet tas bija, faktiski kaut kāda tāda momenta sakritība. Jā, atrast kaut kur video materiāls ir, ko tie cilvēki tajā brīdī runāja, ka tas simboliskais moments Skrunas lokatoru norjāšana. Tas parādīja, ko mēs tajā brīdī domājām. Un kāds teica, tas viss varēja nenotikt. Jā, protams. Kā daži saka, paldies Guntim Ulmanim, kurš spēja, dzert Krievu šņābi tādā pašā līmenī, lai visu to sarunātu. Ja? Bet tā ir diplomātija. Ja? Bieži vien mēs vārdu diplomātiju domājam, ka tā ir tāda balto gudrību spēlīt. Nē, tā ir daudz sarežģītāka. Tas ir viens fakts. Ja? Attiecības nekad nav bijušas labas. Tātad 107 gadu laikā ir bijis tikai viena oficiāla Latvijas prezidenta vizīte Maskavā. Neviena oficiāla Krievijas prezidenta vizīte Latvijā. Principā vēl trakāk, ja mēs paskatāmies uz laiku no neatkarības atjaunošanas. Kas ir bijis Rīgā? Lavrovs. Jā, Ziemassvētkos bija. Bet arī premjeriem Černomirdins ir bijis Rīgā. Viss. Tas nozīmē, ka ja mēs paskatīsimies to Krievijas augstāko amatpersonu vizītes kaut kādās citās kaimiņu valstīs. 6 gadā. Tā kā būs jābūt realistiem. Viņi nekad nav pret mums izturējušies ar tādu, ar tādu kā kaut ko līdzvērtīgu. Tas nekas, ka viņi ir lieli, mēs esam nelieli, bet tā tas ir. Protams, tas pozitīvākais punkts bija 2010. Gada decembris, kur tiešām uz vienu brīdi Krievija saņēmās vismaz vizuāli demonstrēt godu un cieņu. Es pilnīgi varu pateikt, ka tā tas bija, jo es gaidīju provokācijas, es gaidīju visādas, dūrienes no visām pusēm, tāda neviena nebija. Cik es lasīju, jūsu vizīte ir bijusi diezgan veiksmīga. Jā, un kāpēc es uzskatu, ka viņi ir veiksmīgi, tāpēc, ka pēc tam Krievu presa rakstīja, ka Medveģevs ir nodevis Krievijas intereses, un latviešu presa rakstīja, ka Zatlers nodevis Latvijas intereses. Tas nozīmē, ka īstenībā bija, apusēji diezgan, tā teikt, tagad man teikt, konstruktīva pieeja, tāda pragmatiska pieeja tā visā. Nākošā gadā tirzniecības apjoms uzgāja uz augšu. Jo svarīgi ir, ja tu gribi dibināt, mēs esam maziņi, mēs nemeklējam ienaidniekus. Un, piemēram, tās attiecības atkal sabojājās ne jau Latvijas dēļ, Krievijas dēļ. Pēc tam vienkārši. Un visi tie cilvēki, kad viņi redz līderus, smaidot, sarunājoties televīzijā vai fotografijā, viņi nomierinās. Tas ir daudz pasaules vietās ir bijuši izšķirti konflikti, kur viena fotografija samierina tautas. Kāpēc? Redz. Šie mīļi runā, un pēta kārtu, kur vilkt robežu. Tā ir tā, ka... Un pēc tam tas, protams, viss iet uz leju, un tur tu neko nevar darīt. Latvija to neko nevar darīt, kā izņemot vienīgais, kā aizsargāt savus intereses. Tur ir bezcerīgi. Šodien ar uzbrukuši tur uz ielas ir poļu vēstniekam. Beidziet, nejauši. Protams.
Nu jā, tad turpinot par zīmēšanas kartes un visām robežām, tātad, lai Latvija iestātos NATO un Eiropas Savienībā, protams, vajadzēja atteikties no pretenzijām uz Abrenes teritoriju. Un kā jūs uzskatāt, kā pareizi ir rīkoties teritorijas zaudēšanas gadījumā? Vai, piemēram, arī mūsdienu Ukrainas kontekstā skatoties, vai ir vērts zaudēt kaut kādu teritoriju plašāku miera labad, vai kādām vajadzētu būt robežām šādos gadījumos? Tad mums jāpaskatās uz pašu Latviju. Tas, ka tad, kad bija brīvības cīņas, tad Itālauga, sauciņ vai Abrenes, sauciņ kā bija, bet tas bija dzelzceļa mērķis, apmēram Debelceva Ukrainā. Un, protams, kad bija svarīgi viņu ieņemt. Tajā brīdī militārais pārsvars īstenībā bija Latvijai, varēja iet tālāk. Bet komandieris, kas vadīja to operāciju, ka viņam teica, neejam tālāk, viņš teica, mēs neiesim tālāk, ja tur nedzīvo latvieši. Ļoti saprātīgi, jo tajā bija tu kļūst par, kā saka, kolonizātori. Un, protams, kad Krievi, kas okupēja mums, padomu savienību okupēja. Pirmais, ko viņi izdarīja, viņi ātri novilka to robežu un savāc apakaļ to dzelzceļa mazgu, jo tā ir Krievu domāšana. Viņi visi domā militārās kategorijās. Visi viņa diplomāti ir balstīti uz militāru izdevīgumu. Un vai tas bija šajā gadījumā Abrenes jautājums, vai tas ir tagad, kur par Nāravu visu laiku? Man interesanti, Igaunijas prezidents Rītels man rādīja to karti. Viņš kā skatījās komunists, un tā tālāk. Viņš man rādīja karti, ka pēc tā robeža novilka tieši tāpat tur. Vienkārši, lai būtu šī militārā iespēja apvitināt visu to. Viņš man to stāstīja, tad, ka vēl nekāda kara Ukrainā nebija. Viņš to ir miris. Tagad atkal tāpat interesētība. Viņi vienkārši savāc, tur nebija doma dot vai nedot. Igaunijā joprojām nav robežlīgums. Bet, ja mēs ņemam par robežlīgumiem, tad tāds mums jau bija vienkārši Krievija piespiedu mums uzrakstīt jaunu. Vai bija vērts? Pirmkārt, mēs nodrošināmies par kādu tādu situāciju, kas draudētu ar teritoriālu strīdu. Jo šobrīd teritoriālu strīdu uztaisīt ar Latviju un Krieviju tad viss nav iespējams. Viņi tur var kādas citas argumentus atrast. Ja mēs ejam Somijas, visi Karelijas zaudējumi. Somā saglabāja savu valsti. Vai viņiem tas patīk? Viņiem tas noteikti nepatīk. Bet viņi kā neatkarīgi nacionāla valsts saglabājas. Labi, nekas dišs, ja tur tajā Karelijā nebija tāds. Bet, tur nebija variantu. Ja mēs to projicējam uz Ukrainu, es nezinu. Jo tāpēc, kad ja mēs vēl saprotam, ka tur viss taisījās karot pirms otrā pasaules kara, tas šobrīd Krievija ir vienīgā, kas taisās karot. Un vai mēs pieļaujam viņai dabūt tādu uzvaras garšu, tas nekas, ka tur neko nav sasnieguši. Bet tas var būt ļoti bīstami. Jā, protams. Un kā izveidot nosacīti demarkācijas zonu, vai kas novērst, tagad baigi grūti izveidot. Korejā ir demarkācijas zona. Bet var pienākt brīdis, kad ir jāatsakās no teritorijām, bet tikai, ja tas ir vienīgais zaudējums. Pēc nosacījums tur samazināt armiju, vai ierobežot, tas nav, jo īstenībā Krievija izstājās no visiem bruņojuma ierobežojums līguma ar vienu tādu argumentu. Mēs vienam neļausim mums teikt, kur mums jāizvieto savu spēku savā teritorijā. Tagad, dubult standarts no Krievijas puses. Tā sanāk, Tā ir. Tad virzoties tuvāk jau jūsu pašu prezidentūrai, tātad jau pirms prezidentūras, kā arī tās sākumā saskārāties ar knabi pret jums ierosinātām dažādām lietām. Kā jūs pats vispār vērtējat taisnīgumu līmeni valstī, gan tagad, gan periodā, kad bijāt apsūdzībās, piemēram, tāpat Lietussarga revolūcija, varam pieminēt to, vai knabi un tam līdzīgas organizācijas ir efektīvas? Viņiem būtu jābūt efektīvām, bet viņiem ir jāsaprot, kādas ir viņu darbības prioritātes. Viņiem nevajag nodarboties ar sīkumiem, tāpat kā nevajag likt cietumā uz 4 gadiem, par viens šņempudeli zādzību. Visam jābūt jāsēpot, jo tā resursi jau nav tik liels. Viņu resursi, piemēram, tur izmeklēt pilnīgi visu, ko viņiem piespēlē, tad viņi ir vāji, tad kļūst vāji. Man pašam, tas cilvēks, kas saprot, ka viņi neko
ka viņi neko, lai viņi meklē. Kas tas ir sev atliek? Lai meklē. Man jau nebija pirmā, kas bija prezidents Tājām, man nebija pirmā kanāba apsūdzība. Lai es pats vispārībā bija klāt, tā kā kanābs radās. Un tad man bija viens, pirms tam tā apsūdzība, pēc 3 gadiem tev izsauc un pasaka, ka zinu, vieta ir izbēgta. Tev vienkārši jāiztur. Tā kā otrais jau ir vieglāk izturēt. Noteikti. Tātad jūs par prezidenta kandidātu tikāt izvirzīts tikai... Bet ir viena cita lieta, kas es gribētu teikt. Šobrīd ir tāda, ir tāda parādīsies tendencija, ka kaut kāds ziņojums, vienalga sauc viņu par trauksmes cēlāju ziņojumu vai anonīmu ziņojumu, vai cilvēku parakstītu ziņojumu, ir kļūst baigo ieroci. Un cilvēks vienkārši atlaiž no darba. Uz vienu ziņojumu pamat. Piedod, tā nedrīkst būt. Pārspīlēts, protams. Tā nedrīkst būt vispār. Tur pat nav runa par pārspīlējumu. Tā nedrīkst būt vispār. Piedod, ja tas sāk pat iepatikties, es atkal pārvērsīsimies pēc stukašu sabiedrībiem. Noteikti. Tātad, jūs par prezidenta kandidātu tikāt izvirzīts tikai 9 dienas pirms Saeimas balsojuma. Cik nopietni pirms izvirzīšanas pats apsvērāt šo amatu un kāda bija tā motivācija? Līdz piedāvājumam vispār neapsvēru. Jo, man bija savu dzīvi, es par politiku interesējos, bet, man nebija nekāda politiska mērķa. Mans mērķis īstenībā bija stāvēt pāri politikai, jo man vajadzēja realizēt visus tos medicīniskos mērķus. Es biju slimnīcas vadītājs, man ir svarīgi, lai man nepiekārt nevienas partijas birku, lai es varētu runāt pilnīgi ar visiem. Tajā brīdī, kad piedāvājam, tad ir izšķiršanās, vai tu te ir nezināmā pasaulē kaut kā jānā, vai pasaka, nē, es labāk ne. Es vienmēr dzīvē esmu teicis, jā. Arī daudz apzinoties, ka tas nebūs nemaz tik viegli un patīkami. Skaidrs. Tad pēc tautas nemieriem 2009. gadā jūs veicinājāt Saeimu apstiprināt grozījumus Satversmē, kas tātad tautai ļautu balsot par tās atlaišanu, kā arī 2011. gadā izdevāt rīkojumu numur 2, ja tātad par vispār otro Saeimas atlaišanu Latvijas vēsturē. Un vienīgo. Ulmīna laikos varam diskutēt, ka tur tautai nepaprasīja. Protams, tas gan jā. Tā liela starpība. Jā, liela starpība, protams. Bet vai šādas rīcības nešķita pārāk riskantas un nespētu novērst pie regulāras valdības sabrukšanas un tās vispār nespējas vai būtiskiem traucējumiem? Cik būtu iracionāla un haotiska politika, viņai tomēr eksistē kaut kādas likumsakarības. Piemēram, tas saucamais janvāra ultimāts, tā bija situācija, kad īstenībā neviens īsti to varu negribēja. Vai kāds cits izstrāda visas tās grūtības. Un tā kā vardarbība vispār Latvijā nav raksturīga. Tad katrā ziņā bija jāsaprot, ka tas ir kaut kas, kas ir satricinājis to visu, ka jādod kaut kādu risinājumu. Tas nozīmē, ka tā ir krīze, politiska krīze tajā brīdī. Ne parlamentāra, ne valdības krīze, bet politiska krīze. Krīzes kā risina, ļoti vienkārši. Īslaicīgi uzdevumi, kurus var izpildīt. Jāiegūst laiks un jānolaiž laiks. Visās krīzes risināšanas rokas grāmatās, tas viss ir rakstīts. Un es vienkārši to izpielietoju, un tad bija jāiedod šie te uzdevumi, kurus gadrīz viss jau neizpildīja, bija jāpievēr acis drusku, jo nevar būt arī tāds fanātiķis, bet liela daļa izpildīja. Un līdz ar to, visi bija nodarbojušies, visi tajā laikā nodarbojās ar šo uzdevumu izpildu, kā izpildīt un kā seju saglabāt to izpildījot. Un tas ieguva laiku un ieguva arī to tvaiku nolaid, Un likmes samazināt, tas vajag svarīgi konfrontācijas likmes samazināt, lai mierīgāk paliek visiem. Tagad tas bija, tam nebija nekāda sakara, pēc tam rīkojuma 2. Vienīgais sakars bija, kad šajā laikā, prezidenta kancelē nomodelēja visu, ja tas jādara, kā darīs, kādi katram uzdevumi, skaidrojumi, ja es domāju, ka visi cilvēki, izskaitot visādus ekspertus, zina? Nē, viņiem ir tomēr jāpaskaidro, ko tu dari, kāpēc tu dari, un pie kā tas novedīs.
Un tagad bija rīkojums numur 2, tā īstenībā bija parlamentāra krīze, jo parlaments bija jau izjūtas pa vīlēm. Viņš tur tagad arī jūt pa vīlēm, bet vismaz viss tas ir iekšā parlamenta ēkā, tas robežas izjušanas starp opozīciju un pozīciju. Toreiz tas viss biznesis jau ārā. Viņš ir izjūtas ārā no parlamenta ēkas. Tas nozīmē, ka viss tas sarunas tur notiek kaut kur vienalga, kur tur pirtī vai viesnīcā. Tas nozīmē, ka viss viņi nesavāksies vairāk. Jā, un tā arī bija, tajā pēdējā dienā, tāpēc tajā dienā, tajā datumā, protams, ka es parunāju ar premjeru, es parunāju ar Saeimas priekšsēdētāju, es parunāju ar ģenerālu prokuroru. Sapratu, ka viens neko nevar izdarīt, ka visiem ir tā, rokas nolaidušās, mēs neko nevaram izdarīt. Ja neko nevar izdarīt, tad izdarēs, visiem. Tā kā īstenībā tā bija ļoti loģiska un tāda situācija, kur vienkārši atliek tikai pieņemt to lēmumu. Un, protams, vieglāk bija, kad mums viss bija nomodelēts. Ne ar tādu domu, ka mēs to darīsim, bet vienkārši, ja kas. Jo es biju piedraudējis tur, un tad, nedrīkst būt draudu, kurš tu nevar izpildīt. Bet ar šodien tam nav nekāds paralēls. Šodien tur ir valdības krīze drīzāk, tur nav parlamentāra krīze. Jā, protams. Tad jāspēj ieraudzīt tās situācijas. Protams. Kāpēc uzskatāt, ka pat ja vēlētais skaits balsojumā par 10. Saeimas atlaišanu bija tikai 45% balstiesīgo, par tās atlaišanu bija veseli 94% balsu? Ja jautājums tātad, kāpēc tik liels atbalsts, bet tik maz iesaistu vēlēšanās, pat pēc ļoti augstas tautas politiskās iesaistas, piemēram, tajā pašā 2007. gada Lietussargu revolūcijā? Protams, bija cits saima. Lietussargu revolūcijā nebija nekāds referendums. Augsta tautas politiskā iesaistas, protams. Ja paskatīs, cik tur tajā piedalījās tā Lietussargu revolūcijā, tur vispār maz cilvēku, un tam nav, tas nevar likt līdzīgi. Kāda ir aktivitāte, tāda ir aktivitāte. Vienam jau viss, daudziem cilvēkiem bija pasivitāte. Bet vienkārši, ja mēs paskatāmies tomēr no tiem, kas aizgāja gandrīz pusi, tur vieni ir nozīmīgi. Pēc tā viņi visi tāpat savēlēja lielu daļu tos pašus apakaļ. Bet bija tas tā iespēja pateikt, fuj. Tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēki pasaka, fuj. Un tajā periodā no rīkojuma numuru 2 līdz vēlēšanām Saeima pieņēma tik daudz likumus, kas bija stāvējuši plauktos un neaiztikti, ja viņi centās izdarīt visu to, lai tikai Dievu dēļ viņiem vēl uzticētos. Tas bija interesants periods, bet jau ilgāks laiks paies, jau vairāk mēs viņu novērtēsim. Noteikti. Bet tik un tā, par spīti šiem visam arī mūsdienās un jau daudzus gadus tauta ļoti daudz ko vaino uz valdību, vai kaut kā šo visu vainošanas valdību var izsināt. Tauta vienmēr vainos valdību. Tas ir neizbēgami, bet vai pat tu paskaties, ir tāds pētījums par Latvijas sapni, un viņš to taisīja vācu tas Friedrich Ebert fonds, un pirms 2 gadiem, un tas tautas, tiesim, aptauja rādīja, ka tauta ir absolūti ļoti labi. Es rakstīju par priekšvārdu, un līdz ar to es izlasīju visu no pirms tam. Par konkurenci, par mērķiem, par mērķu sasniegšanu, par to, ka paļausies uz sevi, par to, ka ģimene ir vissvarīgākais. Tur bija tikai pozitīvas ziņas no cilvēkiem, izņemot 1,5% tikai bija ar mieru būt publiskas personas. No vienas puses tas ir daudz, to pilnīgi pietiek, lai vadītu, bet vienais kāda ir šo 1,5% kvalitāte. Arī, protams. Kā man viens draugs teica, ja pusi no viņiem ir muļķi un otra pusi nelieši, tad mums nekas nesanāks, protams. Pēdējais jautājums par Saeimas atlaišanu. Tātad savā uzrunā par šo rīkojumu numur 2 jūs minējāt šādu citātu. Pielikt punktu tam, ka daži reģioni mūsu valstī ir ar īpašām tiesībām. Tik īpašām, ka nav runa vairs par tikai to, ka tiek diskriminēta Latgale. Es domāju, ja patiesos faktus redzētu vidzemnieki, arī viņiem būtu sašutuma pilna reakcija. Kāpēc šāds izteiciens un kāda ir tā konteksta saistība? Tā ir Ventspils. Viennozīmīgi tā ir Ventspils. Un vēl šobrīd mēs redzam, ka Ventspils pūlās kaut kādas savu priekšrocības caur valdību un caur budžetu iegūt. Tā bija tā brīža realitāte. Jo tur nebija pat konkurences starp Vidzemi, Latgali un Ventspili. Tur vienkārši bija, tāda absolūta visatļautība un augstprātība.
jūs dumji, jums nekas nepienākās. Es gudrs, man viss pienākās. Tā kā šobrīd tas vairs, nav tik akūti redzams, bet, tomēr, kas saka, tu jau nevar, vienu rokas vēzienu visu negatīvo apturēt. Ja. Tāpat mēs šodien bija ministra tur uzticības balsojums, tas arī teica, ka Šlesners kaut ko grib par tiem autobusiem, ja, un Lembergs grib kaut ko tur, par savu ostas parādu atvēršanu. Saprotiet, neko jau nepazūd, bet vairs nav tik viegli, kā tas bija pirms tam. Noteikti, jā. Labi, tad, zinot to, ka jums ir liela pieredze krīžu risināšanā, vai ir kaut kas tāds, ko jūs būtu darījis savādāk risinot, piemēram, Covid pandēmiju vai tagad nesen aprimušos Stambulas konvencijas nemierus? Es sākšu ar Stambulas konvenciju tā svaigāk. Tad izveidojās situācija, kur viena sabiedrības grupa emocionāli apvienojās ap virsrakstu, konvenciju par vardarbību pret sievieti un vardarbību ģimenē, izskaušanu un apkarošanu. Un otra apvienojās ap divdomīgo tekstu, kur pirmkārt neveiksmīgi pārtulkoja, otrkārt tikai ar to, ka tagad mums draudi, kaut kāda tradicionālas vērtības, sociālās. Turpat nevar runāt par tradicionālām vērtībām. Tu vajag saprast to, ka tās mums draudi uzstiept visiem kaut kādas prāta izdomātas abstraktas konstrukcijas. Nevis tas, kas ir normāli cilvēku sabiedrībā, kas veidojās visu laiku, attīstās tur gadsimtiem un gadu tūkstošiem. Bet beigšu kāds ir izdomājis. Zami tā, ka komunisti izdomā. Un viņi taču izdomā vien brīd to, ka, kāda tur ģimene, visām komsomolkām ir jādodas visiem komsomolkiem. Tā mēs vajadzīsim selekciju. Iedomājies, pat Bernards Šovs teica, ka nepilnvērtīgie ir jāiznīcina. Tagad, visāds prāta, vājprāti ir bijuši. Un prāta vājprāti noteikti pat Krievijā, bet tur nav nekāda sakara ar Krieviju. Mēs nedrīkstam pieļaut prāta vājprātu. Ja? Un kad ir tikai emocionāli šie te poli, tad viss tas pāriet vienā lielā bļaušanā. Un tad sakot, nevis risināt pēc būtības, bet, tā nenonsēsim. Lielākā kļūda, ko vispār var izdarīt. Ja? Tā vietā, lai veidot kaut kādu likumu bāzi vai likuma izmaiņas, kas novērst visu šito muri par, kā tur ir, nebinārā vai binārā dzimte un vēl kaut kas un tiesības izvēlēties dzimumu. Klausies, es gribu zināt, ka tu pamēģini suņiem atļaut izvēlēties dzimumu. Viņiem tur viss ir skaidrs. Ja? Tā ir prāta konstrukcija. Otrkārt arī tas vārds gender, vispār tā ir dzimte. Tagad mums te baigi gudri saka sociālā dzimte. Varbūt sociālās lomas, bet sociālā dzimte nekāda nevar būt. Otrkārt, pēdējos 15 gadus, kurš es pasaulē kaut kur runāju par gender problēmu, vienkārši vārdu seks, mums tas saka, tur bija seks, un tagad tas ir kaut kas jauns. Īstenībā gender ir aizvietojis vārdu seks, jo seksam ir sevišķi neangliskajā pasaules daļā, kur runā angļu valodā, viņi baigi to tās seksa baigi piecīgi, prom, tas ir kaut kas tāds ar izvērtību, un visur ir gender equality. Tur nav sociāla loma vienlīdzība, tas nozīmē tomēr, ka tas ir vietas un sieviešu vienlīdzība, women empowerment, tad gender solutions, tas nozīmē tik un tik tur procents palielināt sieviešu dalību tur, tajās valstīs, kur vienkārši sieviešu. Mums tā vispār tās problēmas nepastāv. Tieši tā. Mūsu sabiedrībā tas vispār nepastāv. Tieši tā. Saprot, ja grib tikt no tā vietā, kas ir grūts darbs, radīt likumisko bāzi, diskutēt, skaidrot, vienoties, vienkārši tas ir bļaut. Pacelt karogu, un es esmu pilnīgi kategoriski pret, kad jāģērbjās sieviešu brunčos, ja ir bērni, Kāpēc? Tieši tā. Tev nevajag būt, jo sievietes un vīrietis papildina viens otru. Tieši ar to, ka viņi ir dažādi. Ja viņi kļūst vienādi, tad ir tajās pilnīgs murgs. Jā, noteikti. Tas nav iespējams. Tas nav bioloģiski iespējams, tas nav arī īstenībā sociāli iespējams, jo katram ir sociālā būtne. Jo tie paši komunisti, ko es minēju, viņi atgriezās pie to, ka tā kā izgāja skolā ģimenes sabiedrības pamatšūriņi. Tur komunisti saprata, ka bez tā nevar. Tā vietā, lai stiprinātu ģimeni, lai tā vietā, lai audzinātu vīrišķīgus vīriešus un sievišķīgas sievietes, mēs jau pat figņu nodarbojamies. Labticīgu, ļoti labu nodomu vadīt, bet tā ir figņa.
rezultāts droši vien nebūs pārāk. Tik tāpat kā greizā loģika. Tu jau visu var loģiski pamatot. Visiem tiesīgi būs laimīgi, bet tu nedrīkst būt laimīgs uz citu cilvēku rēķinu. Un darīt otru nelaimīgu. Noteikti, jā. Tā ir apmēram. Tagad, ko tu iepriekšēji te prasīji? Vai jūs... Par Covid. Redz, Covidā notika tā, kā notika. Kāpēc notika? Tāpēc, ka bija ļoti daudz nezināmā. Pirmkārt, nezināja, kas tas par vīrusu un kā viņš attīstīsies. Lai gan, kurš virusologs pastāstīja, ka ar laiku viņš gribēdams izdzīvot, paliks nenāvējošs, kas arī notika. Tad bija pirmā šīs panikas pirmās laikmes, tāpēc, ka krita tie cilvēki. Man viens kolēģis teica Vācijā, viņš saka, es nezinu, kur likt, un pēkšņi viņš saka, vienā dienā vairs nav to slimību. Tad, izprast to dabu, un tad līdz ar to pieprasījums politiķiem glābiet mūs. Kā var glābt? Vakcīnu var glābt. Vakcīnu nav. Labi, tajā brīdī, man bija iespēja runāt ar tiem cilvēkiem, kas vakcīnas izstrādāja. Tas mums pirmo reizi mūžā iedeva naudu, tik cik mums vajag. Viņiem bija iestrādes, bet nekad nebija naudas. Viņi ir tās vakcīnas izstrādāja. Tad, piemēram, visi prasīja, pirksim. Un saka, pirka to, ko nezināja, ko pērk. Un savukārt arī viss tās pārbaudas bija saīsinātās pārbaudas, un tur nekas tur tāda pieredze bija tāda. Un tad, protams, līdz tur mēs 3 mēnešus gaidījām vakcīnas. Par tiem 3 mēnešiem viss konspirācijas teorijas uz augšu. Jo, tur bija arī viens no tiem fenomeniem, kad cilvēki tur, kur saka, tev zinātnieks saka, I don't know, viņš saprot, ka tas ir nē. Nē, I don't know nozīmē, ka es nezinu. Neprasa man to. Līdz ar to politiķi aizskēja pa priekšu visam tā. Pēc tam atkal viņus vainoja, bet normāli ir tas, ka īstenībā nekas traks tas nebija, jo visi tā politiķa darbošanās bija pilnīgas neziņas atmosfērā. Ko pirkt, cik daudz pirkt, no kā pirkt. Cilvēku pieprasījums ir, un te pašā lai tas saka, otrs daļas noliekums. Es domāju, ka šo situāciju grūti iedomāties, kā viņi vēl varēja labāk atrisināt. Protams, kad varēja stāstīt pēc iespējas vairāk. Tie 3 mēneši pēc Latvijā, viņi bija jāizpilda ar kaut kādu informāciju, kā būs, un tad viss tas vājprāts ar to, kā tas viss notika. Tā vietā, lai 3 mēnešos sagatavo ģimenes ārsts, kas katrs tev aiziet un iedur, tur bija centri un tur bija pompozi viss tas notika. Viens nezināja, kā viņas būs jāuzlabo. Vispār bija tik daudz nezināmā, kad mēs vēl normāli tikām cauri. Un attiecībā par valdības atbalstu naudiski, es domāju. Viņš bija tik liels, ka vienkārši cilvēki ar prieku ņēma naudu, un turpināja tāpat bļaut. Tas bija daudz grūtāks uzdevums. Par Stambulu ir daudz vienkāršāks uzdevums. Kādam ir jāsāk runāt, jāsaprot, principā, precīzi, ko tas viss nozīmē. Jāsaprot to, jo mums ir par kaut ko ir šaubas, piemēram, par dzimumu maiņu, tad loģiski līdz 25 gadu vecumam aizliegums. Tāpēc, ka tu nevar to darīt. Es nekādu nesapratu, ka tas sāk nāk modē, ka nevis stimulē tavu esošo, bet nospiež tavu esošo. Tas par idiotisku loģiku. Un otrkārt ir tas, ka, redzi, tas īstenībā ir eksperiments ar cilvēku, un turienes atpakaļ ceļ nav. Tu profesiju var nomainīt, tu sievu var nomainīt, bet šeit tev atpakaļ ceļ nav, un tu esi nelaimīgs cilvēks. Un tikai tāpēc, ka kaut kāda apstākļa, un tur daudz ir vajadzīga arī šī te psiholoģiskā palīdzība. Arī noteikti, Pēc to es bijis jauns un pusauģu gados. Kāds tikai tev nav fantāzijas bijušas, kā jūs neesat sarunājušies savā starpā, es taču to pašu atceros. Tikai vispār to noslēpt melnā kastītē un par to nerunā un negrib atcerēties. Bet īstenībā tie seksuālā meklējumi, vai seksuālā identitāte. Vienam jautājums, Tur nedrīkst, šito visu nedrīkst propagandēt, bet lai to nedarīt tā, tad ko darīt ar Kenšpīnu? Viņiem galvā vecāki savāc naudu, aizsūt uz taiziem, atbrauc atpakaļ, ko ar viņu darīt, un viss tas ir jāsakārto. Bet lai to sakārtot, būs 2 miljoni cilvēku domas, viņas būs atšķirīgas, un tas ir grūts darbs. Vienkāršāk ir vienkārši bļaut. Un likt mierā tai konvencija. Viņai nekur tur nevajag mani, vai varbūt labāk iztulkot. Tieši tā.
Jo šīs sociālās dzimtas iedziens, viņš tā kā mums viņa pasniedz, viņš īstenībā ir akadēmisks. Ir dažas rietumu universitātes, kas to pēta. Bet vai viņas pēta? Tur tā nav galējā patiesība. Tieši tā. Piepildīt tev smadzenes. Cik ir gadi vispār? 18. Tu vēl nedrīkst to darīt. Es neplānoju arī. Bet pārējām kaut ko vieglāk, tātad par valsts ārpolitiku, tātad vai uzskatāt, ka bija valsts ārpolitikā kaut kas būtiski jāmaina pēc vairs Vīķis Freiberga prezidentūras? Jo tomēr viņi diezgan aktīvi darbojās arī ārpolitikas jomā. Vai kaut kas ir mainījies? Īsti nē. Redzi, es pateiktu, kurā brīdī, bet visi nostājas ļoti savā vietā, jā. Jo redzi, ārpolitikai ir tā kā diplomāta. Viņai ir jābūt prognozējumai, cieti aizstāvot savas valsts intereses, jā, un panākot to jebkuriem līdzekļiem. Izņemot tas mums viens atkrīt, mēs ar vardarbību neko neatrisināsim. Protams. Kad bija tāds lūzuma punkts, jo līdz tam rakstīja tādas 5 gadu stratēģijas. Un tad, kad ārlietu ministrs bija Aivis Ronis, tas bija tad, kad es biju prezidents, iesāka ārpolitiskās debates Saeimā. Katru gadu sākumā, 1. janvārī, ir ārpolitiskās debates Saeimā. Tev atnāk ārlietu ministrs ar ziņojumu, ar priekšlikumiem, un tur viss, kas saprot, gan nesaprot no ārpolitikas, var kāpt tribīnē un runāt. Tas ir viens no veiksmīgākajiem soļiem, ko ir izdarījuši Latvijas diplomāti, jo tas iedod stabilitāti. Tas nav tā, kā tev kaut kāda opozīcijas partija pēkšņi zina, stāst, ka viņas neviens neuzklausa, un kad viss ir nepareizi, un kad mums ir citai ārpolitikai. Tev ir iespējas katru gadu pašam visīvainākām deputātām par to izteikties. Un tas viss tiek sarānāts, sataisīts, un tā ārpolitika ir līdz ar to pirmkārt ļoti stabila, ar skaidrām interesēm, ar skaidriem pasākumiem, un tajā pašā laikā dod šī te, es viņu saukšu par to Saeimas to doktrīnu, dod iespēju visām amatpersonām, kas ir iesaistīts ārpolitikā, tas gan diezgan elastīgi rīkoties. Bet tev virziens ir, bet kā tu to pasniedz un tas ir normāli, tas ir vērtīgais, kas ir bijis. Vai, piemēram, Vaira Vīķa Freiberga bija, kaut kāds unikums? Domāju, ka nē. Jo tādā ziņā, ka, viņi vienkārši bija aktīvi. Bet, principā, ārpolitikas principi jau nemainījās. Ārpolitikas principus nenosaka viens cilvēks. Tieši tā. Tas, kad ir tas saucamais lielais piecinieks, tas ir labi, ka viņi satiekas un kaut kā runā, jo kā katrs izpaudīsies, Kādreiz tas ir vajadzīgs, bet tā, ka mums ir šīs ārpolitiskās debates Saeimā, īstenībā ir tas process ir radījis baigot stabilitāti. Un neviens nevāc ārā, un neviens visāds muļķīgas idejas neizvirs. Jo vienmēr var būt muļķīgas idejas, Priekš tam jau ir cilvēki, var radīt idejas, Vai kaut kas ir mainījies? Es domāju, ka nē, ka diezgan stabili tas viss ir, un tas ir ļoti labi. Protams. Tas, ka mēs tur arī pamainām prioritātes, un šobrīd esam baigi nokoncentrējušies Eiroatlantisko burbuli, tas nav 100% labi. Noteikti. Ja mēs aizmirstam par pārējo pasauli, mēs kaut kā, sevišķi austrumu pasauli, austrumu pasaulē ļoti uzmanīgi viss skatās, Un, kas ir, kad tu neaizsūti dzimšanas dienas apsveikumu, tad viņi var pastīs un domāt, ka tu esi kļūst viņiem naidīgs. Tad, jāsaprot arī visu šī tie kultūras atšķirības, pieklājības atšķirības, Nevis tā, ka mēs mācām visiem dzīvot, mēs mācāmies ar visiem sadzīvot. Protams, tātad, žoties tālāk, bieži tiek uzskatīts, ka parlamentārā republikā prezidentam ir ļoti ierobežota vara, bet vai arī jūs tā to vērtētu, ņemot vērā to, cik, piemēram, daudz likumprojektus atgriezāt Saeimai pārskatīt? Tur ir tā, ka, ja valstī viss ir kārtībā, prezidentam īstenībā izņemot kaut kādu vizionāru uzdevumu, kas daudz nav. Tev ir laiks, tu piedalies ārpolitikā, tu klausies, ko tauta runā, un tu mēģini radīt vīziju. Tajā brīdī, kad valstī ir problēmas,
Vienalga, kurā vārā tas ir, jo ir tas varu līdzsvars, un prezidents ir tas arbitrs. Tajā brīdī viņam ir ļoti liela vara. Ļoti liela vara. Pat iedomāties nevar, cik liela vara ir tajā brīdī prezidentam. Jo tagad visi nolaiž šito, vai visi ir sakasījušies tā, ka nevar neko ne pa labi, ne pa kreisi. Tad nāk prezidents kā lielā skudra, un saliek visu pa plautiņu. No tāda viedokļa faktiski katrs ir bijis savādāks par Latvijas prezidentiem. Kāpēc? Tāpēc, ka apstākļi ir bijuši savādāk. Man liekas, ka es esmu izmantojis pilnīgi visus instrumentus, kādi bija ieskatot prasības Satversmes tiesā. Ieskatot par to, tur gan es esmu vienīgais, to es zinu. Bet arī vienīgais, kas rosināja referendumu. Tad tā mūsu Satversme ir tik līdzsvarota un tik gudri uzrakstīta, ka faktiski viņi palīdz noturēt stabilitāti valstī. Un tur nevajag nekas saka smīkņāt par to, ka valstī viss kārtībā un ka bez tīs nav. Var prasīt vīziju. Jo prezidentam ir laiks domāt par to. Viņš redz visu laukumu. Bet tad, kad ir lielas problēmas, tad viņam jāstrādā no rīta līdz vakaram, un jāpacenšas visas problēmas atrasināt. Protams. Tā viss tas, man bija piemēram tā viena, kad būtu vai nebūtu budžetam. Un ja nav budžeta, tad tas nozīmē, ka nav arī tā palīdzības naudas pārskaitījums. Tas jau bija vispār laikāts, kad jābrauc bija uz ministru kabineta, jāsaka vadīt sēdi, pēc tam partiju to, kā viņi toreiz koalīcijas padomu vadīt, kas nav vispārībā nav pieņemts. Un piedod, man cilvēki rakstīja to gala dokumentu, jo tur neviens nebija spējīgs te vidi rakstīt, tad iestājusies kaut kāda masaspēja. Loģiski tev jāiet un jādara. Un visu parakstīt dokumentu, pieņēma budžetu un faktiski viss pēc tam brīnījās, kā tas notika. Tā tas ir, var tā, un arī par to Rīgā numur 2 man vienmēr tā pavalk uz smājienu, ka tu pašā sākumā cilvēki. Tas ir valsts apmērsums, legāls valsts apmērsums. Es saku, atslēgas vārds ir legāls. Tieši tā. Līdz ar to tāda bija situācija, kurā prasījās Satversmes ietvaros kaut ko sapurināt. Labi, tad dodamies tālāk līdzīgā tematā. Tātad 11. gada 16. martā iesniedzāt Saeimai priekšlikumu, kurš gan netika apstiprināts, ka par nepieciešamību palielināt prezidenta pilnvaras, vai uzskatāt, ka pēc kaut kā šāda ir joprojām mūsdienās nepieciešamība? Nepieciešamība parasti parāda procesi. Un tad bija doma par to, ka ne jau prezidents ieceļ, bet prezidents izvirza kandidātus, tā kā šobrīd tas ir bruņoto spēku komandieris, kā ir SAB direktors, ko izvirza prezidents. Ja prezidentam būtu jāmeklē Latvijas bankas prezidents un valsts kontrolas vadītājs un tādā profesionālā šī amata. Protams, uzreiz prezidentam vairāk darbi, bet prezidents nevar atļauties piedāvāt Saeimai tādu kandidātu, kur nobalso pret. Tajā brīdī prezidenta autoritāte iet lejā. Tā kā, tas ir diezgan saprātīgs lēmums, viņš pa brīdī viņš atgriežas. Jo tā epopēja ar Latvijas bankas prezidenta vēlēšanām un Kazāku, bija vienkārši šausmīgi nožēlojami. Un es saku, viens cilvēks, kas ir pirmkārt izglītots, pieredzējis un te pašā cieta mugurkaula, izgāja tam visam cauri. Un ir ļoti labs bankas prezidents. Un tagad tas bija viens no tiem priekšlikumiem, un droši vien ne jau kāds cits tur pilnvars ir, bet tieši tas, kur mēs vienām, kāpēc nevar to darīt Saeima. Saeima atjēdās pēdējā brīdī, tad viņi sāk kasīties, tad viņi sāk meklēt tos kandidātus, un tad tur pēkšņi tajā šurumburumā kaut ko tur ievēl. Es neapvainoju nevienu to tiem cilvēkiem, kas tur bija nonākt, bet tas noteikti steigā un tā, kas ir bez rūpīgas izvērtēšanas. Viņi visi saka, ka viņi baigi vērtē, bet īstenībā viņi mēram tā ieriet otram. Tā kā tas ir tās. Un, kad runā par vēlēšanu sistēmu, vēlēšanu sistēma tā viss ir ilūzija, kad viņi izmainot, kaut kas mainīsies. Bet mēs kaut ko jau savā laikā pamainījām. Kad lokomotīvas novāca un vēl šo to, bet vienīgais, ko tagad vajadzētu mainīt, kas tiešām traucē, plusi un mīnusiņi, vajag atstāt tikai plusiņus. Jo tev ir, ko mēs pastamies, kā ir aktīvs politiķis, viņam ir 3000 plusiņi, 3000 mīnusiņi. Un beigās tas ir apmēram nekas. Tieši tā.
Tātad, lai tā sistēma strādātu, izcelt to, kur tu gribi. Jo tur viss tās, ka, vienu atstāja pārējos izsvītro, un tas viss ir P-versija, nevis vēlēšanas. Ja? Jo cilvēkiem tad viņi arī meklēs tos gudrākos. Ja šobrīd jau tas ir tikai instruments, kā tur izgāst savas dusmas, ja, vai tur mēģināt arī, kā saka, autobusiem vairs nevar vai izjau kaut kas. To vajadzētu pamēģināt, bet parasti visiem baigi patīk tie mīnusiņi, bet īstenībā viņi būtu jāizsvītro. Lai gan tad, kad Dombrovskis vinnēja vēlēšanas pēc tā visu vārprāta, kas bija tas ekonomiskais vārprāts, tad man britu premjers jautāja, kā jums tas izdevās? Es tieši biju tur, kur vēlēšanas tikko bija iepriekšējās dienās notikušas. Un es viņam pastāstīju šo te par to plus mīnus. Viņš jā, tvaiki nolaiž. Viņam viss bija skaidrs, jā. Bet mums nevajag nolaist tvaiku, mums vajag stumt tos, kurus uzskat par vērtīgiem. Noteikti. Labi, tad prezidentūras beigās jūsu reitingi tautā bija raksturoti kā mēreni labi, tad, piemēram, līdzīgi kā Viķei Freibergai beidzošu amatu, taču Saeimā tas īsti neatspogļojās, un 2011. gada balsojumā tomēr netikāt ievēlēts. Jūsuprāt, kādēļ? Vai jūs nebijāt populārs Saeimā, vai kas pietrūka? Nekas nepietrūka, ne pārpalika, ja? Vienkārši bija, kā pasaka. Daži bija ļoti apvainojušies par to, ka viņiem bija doties uz vēlēšanām, ja, un tagad šis mums tevi radīja šīs nērtības, ja, tagad būs mūsu Saeimas priekšsēdētājs. Un tad daudz cilvēku prasīja, bet tu taču redzi, ka tev neievēlēs, ja. Ja, tur tās kulāru sarunas bija, tāds, godīgi sakot, es par tiem cilvēkiem neko labi nedomāju, ja. Bet Dievs ar viņiem, ja. Es saku, bet es gribēju par to pārliecināties. Nevis tā, kā bija, kā būtu, ja būtu, bet es izgāju tā procesam, mani neievēlēja, ja, un es biju pilnīgi mierīgs, apmierināts gan ar sevi, gan ar to procesu, gan arī tām atziņām, ko es ieguvu. Ja, nebija man pašmērķis kļūt par to priekšsēdētāju, jā. Labi, skaidrs. Bet ir daži politika personīgās lietas. Noteikti arī, jā. Balsis bija, jā, balsīm bija jābūt, jā. Bet, daži izdomāja, ka nē. Es tur ir tas Olšteina moments, jā, tad šo 6 faktiski nodevēju moments, jā. Tad jums jau vairs nav tik daudz balsis, ko jūs vispār te lecaties, jā. Tas ir viss tā politiskā tehnika, jā. Ar to jārēķinās. Tās nevajag baidīties. Tā ir, jā. Jā, bet tomēr pēc prezidentūras jūs turpinājāt aktīvi darboties politikā, tā skaitā jūs pašu Zelta reformu partijā, vai bija tāda nepabeigta darba sajūta, vai kādā jūs izlēmāt tomēr palikt? Pirmkārt, kaut kā vajadzēja iedot kaut kādu vilni vai grūdienu, jā, tā rezultātām, ko dot tas referendums, ārkārtas Saeimas vēlēšanas. Protams, no tiem iepriekšējiem visiem, jā, tur vienotību ļoti gribēju. Nākiet pie mums, ir kurš amats un tā tālāk, es to papīri glabāju, vienkārši vienmēr paspīdēs uz to, tad es pārdošos, nē, un 6 mēnešos sataisīt sarakstu. Pat sarakstu tikai ne partiju, praktiski neiespējami, bet, arī neiespējams lietas notiek. Bet tā bija tāda protestētāja apvienība. Labi, tur bija kodols, ko visi tie pārējie protestētāji baigi nīda. Jo tie gājas pārliecības. Nevis līdzskrējēji, nevis neapmierinātie, bet viņi zināja, ko viņi grib. Pastāmies, visi tie cilvēki šobrīd bija politikā. Joprojām. Tātad viņi bija nopietni pret politiku un ko viņi darīs. Bet ļoti daudz bija tāda, ka neapmierināti tiek sarakstā, citi kaut netiek sarakstā. Un tad, kad viņus ievēl, tad viņi sajiet deputātā, mani ievēlēja tauta, ja, tieši tā. Viņi nekad jēgas nav, jo ne ar viņu tu var sarunāt, viņš tāds, kliks, saņem savu algu un tā. Tā kā, tā, protams, ir baigi vērtīga personīgā pieredze, ja, par to, kā veidot partijas, cik grūti ir izveidot šo te partijas programmu, ja tev saskrien no komunistiem līdz kristīgajiem un konservatoriem, ja. Liberāļiem, visas bija tur spektrs iekšā. Tad viņi raksta programmu. Uzraksta. Bet tā programma beigās ir tik jēga. Droši vien, jā. Kad viņi nevienu neuzrunā. Jo visi ir novākuši tas, kas viņiem nepatīk. Tieši tā, pamatlietas kaut kāds paliek. Jā, tur nekas praktiski nepaliek, izņemot vārdus, kas neko nepasaka.
Tad virzoties tālāk uz mūsdienām, tad mūsdienās ļoti populāra ir šī te populisma politika, un viss skaļies sauki un viss pārējais, vai tādai ir nākotne, vai arī kādai politikai valstī vispār būtu jābūt? Viss ir cikliski. Mēs ir cikliski, un tajā brīdī, kad pragmatiķi sāk baidīties, kļūt neizlēmīgi un izvairīgi, ja, tajā brīdī viņi pazaudē. Jo cilvēkiem ir vēlēšanās, lai būtu skaidrība, lai viņi saprot, ko šitas darīs. Ir saimnieks, nav saimnieks, ja? Saprot mani, nesaprot mani. Un tajā brīdī, kad sākās tāda lavierēšana, ja, tad, protams, reiz populisti ir zirgāji. Ja? Jo populists kļūst populārs tikai tad, ja pragmatiskā daļa sāk neveiksmīgi darboties. Viņi sāk neveiksmīgi darboties, tāpēc, ka tā vāra viņus ievalk. Viņi sāk vairāk domāt par vāru, nevis par to, kas vispār būtu kaut kāds kopējs labums visiem cilvēkiem. Ja? Bet populisti viņus jau ātri var apturēt, jo viņiem jau nav nekādas labas idejas. Ja? Nav to ideju politiski. Vispār nevienam šobrīd nav politiski, tāpēc parādās Stambulas konvencija, aborti, nedodies vēl kaut kas parādīsies, ja kaut kas tāds, var viegli bļaut, ja, bet īstenībā tas neko nemaina. Pēc būtības. Ja? Un viss izvēlās vieglāko, bļaut, nevis grūtāko strādāt, ja? Un pirmkārt skaidrot, otrkārt likumiski sakārtot daudz lietas. Kas visvairāk cilvēku skaitina? Muļķība. Tagad mūsdienās ir radusies jauna šī politiskā kustība, kas saucās bez partijām, piemēram, pats direktors Hermanis, kā jūs uzskatāt? Ir tādai nākotne, vai tādai vajadzētu būt? Demokrātiskā valstī katrs var darīt, ko viņš grib. Arī politiskajā lauciņā. Ja? Un, kā es saku, visiem ir tiesības gan viņiem uzsmaida veiksmu, visiem ir tiesības arī aplausties. Dieva dēļ neko nevajag nekad traucēt cilvēkiem darīt, ja viņi pārliecināti par to, ja tikai viņi paši nenāks pie kaut kādām atziņām. Bet es jau teicu, ja 3 lielas partijas, kam ir vairākums, bieži vien nespēja vienoties, tad es nekādu nespēju iedomāties, ka 100 cilvēkam katram savi, tarakāni galvā, spēs 51 no viņiem vienoties. Un ka tas visu laiku nemainīsies turpi. Tā kā man patīk tas salīdzinājums, ka tur teica, koris, kurā katrs koris dzied savu dziesmu. Redziet, jāņem vienmēr cilvēka daba. Un cilvēka daba ir tāda, kāda viņam nemainās. Un cilvēki plēsīsies savā starpā, skaudīs viens otru, gribēs uzkundzēties viens otram. Tāda ir realitāte. Jau forši, ka mēs svētkos aizējām visi smaidīgi, baigi labā sajūta, bet tas ir tikai mirkli, un neizstās ikdienu, kad atkal grūstās, stundās, apkaro. Tā kā, es vienkārši gribētu redzēt to galvu rezultātu. Tas gan piekrīt. Bet, piemēram, teikt, ka tur nevajag partijas jauns, cik grib, lai tā ir jauns partijas. Jo viss tas, kas ir vērtīgs, tas paliks, un kas nebūs vērtīgs, tas pazudīs. Un galvenais, ka cilvēkiem ir, ko darīt. Arī politiskā lauciņā. Tieši tā, labi. Tātad vēl viens mūsdienām aktuāls jautājums. Mēs redzam visu to, kas notiek ASV valdībās ar Donaldu Trumpu dažādiem izteicieniem tam līdzīgi, bet, protams, tajā pašā laikā ASV ir mūsu milzīgs militārais partners. Cik ļoti jūs, prāt, mums vajadzētu ieklausīties visās tajās ASV vēlmēs, cik ļoti mums vajadzētu viņiem līst pakaļ un, protams, beigās tā, lai nezaudējam paši savas prioritātes un vēlmes? Pirmkārt, vienmēr vajag klausīties, ko kāds līderis vienalga, kurā valstī, lielvalstī ir. Un vajag ņemt pa pilnu to, ko viņš saka, bet pašiem nevajag raustīties. Mums ir jāsaprot, kā mēs varam šajā kontekstā izmantot to savās interesēs. Vismuļķīgākais ir pateikt to, ka tas mums nav pieņemami, un viss. Varbūt daudz lietas mums nav pieņemams, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram to izmantot savā labā. Jo tā jau arī ir tā diplomātijas būtība, izmantot savā labā, savās interesēs, nosargāt savas intereses. Mēs esam maz valsts, mums tas jādara ļoti meistarīgi. Mēs nevaram atļauties vienkārši tur bļaustīt, apvainot un noraidīt un tā tālāk. Tur ir tas pats, viss jau būs skaidrs, vai viņš mums baigais veiksmis, tās var aplauzīsies, nekas jau cits nav. Tas būs pēc tam grūti pateikt.
Bet, tas jautājums, ka, ja amerikāņi dzīvos labāk, tad viņi būs apmierināti, un ja amerikāņi, visi pasauli būs apmierināti, ja amerikāņi dzīvos sliktāk, tad viņi būs neapmierināti, un mums visiem būs problēmas, ja. Un, protams, tur tā lielā spēle ir tas, ja, ka vai Ķīna pārņems amerikāņu lomu pasauli. Tas ir viņa mērķis, ja, ka viņi nekur nesteidzās, ja, bet viņi ir noturīgāki pret šādām lietām. Es lasīju pāris rakstus par ķīniešu rakstu, ja, kad amerikāņi nav tik noturīgi, viņi nereiz noturēt. Pat arī konfrontācija, ka ķīnieši ilgāk var izturēt konfrontāciju. Viņu dzīves uzsver un filozofija, viņiem atļauj to darīt vienkāršāk. Viņiem varbūt tur ilgtermiņā būs iekšējas problēmas, bet jāsaprot, ka viņi ir izvirzījuši mērķi, un viņi uz šo mērķi iet. Ar 5 gadu plānu, bet iet. Tieši tā. Labi, tad pats jau runājāt par to, cik nozīmīgi ir ASV un Ķīnas loma mūsdienās, bet kā jūs uzskatāt, vai un ar kādiem priekšnosacījumiem Eiropas Savienība varētu būt liels konkurētspējas globāls spēlētājs, un cik liela Latvijas loma tajā visā? Latvijas loma ir tāda, ka mēs esam par vērtībām. Ja nav vērtību, Eiropa, tad mēs esam beigti. Un bieži vien tās lielās ekonomikas, aizmirst par vērtībām, ja viņiem ir intereses. Un tad ir tā Latvijas loma, ka viņiem atgādināt, ka bez vērtībām tu nekur tālu netiksi. Tā ir padomājas par visu mūsu kopējām interesēm. Un es domāju, ka par šiem gadiem, kopš mēs esam Eiropas Savienībā, tā balss tiek sadzirdēta. Jo es sevišķi tas, ko mēs karš to izcēlu. Viss var uzstīt, ka mēs esam rusofobi, dīvainīši un tā tālāk, un pēkšņi izrādās, ka viss tas, ko mēs runājam, ir realitāte. Žēl, ka caur karu bija jāiet, bet Eiropai ir jāintegrējās daudz vairāk. Nacionālās valstis vispār lai paliek, bet mums ir jāintegrējās daudz vairāk. Viens piemērs, mums jābūt vienotai valūtai. Mēs jau to nezinām, mēs maz valsts, bet mēs esam visur iekšā. Bet Polija ar saviem zlotiem, Zviedrija ar savām kronām, un Dānija arī ar savām kronām. Viņi kaut kā par to nedomā. Ka īstenībā, tad mums to atnāks Ķīnas juaņi. Un tad mums būs grūtāk izvēlēt starp juaņu un dolāru. Tad mums jāveido spēcīga valūta, tas ir pirmais. Uzbūvēt to var tikai, ja mums ir vienota ekonomika un vienota monetārā sistēma, kas nav. Lūkot, mums ir jābūt tomēr, bet pilnīgi pietiek NATO ietveros, vienot militāro industriju. Tad, lai mēs militāri spējam sev saražot to, kas ir nepieciešams, un tad caur NATO visu šo te transformēt bruņotajos spēkos. Mums obligāti ir jānovāc visas barjeras, kas vēl ir palikušas, lai būtu vienots brīvs tirgus. Jau mazāk, ar katru gadu mazāk baidās no tā, bet vienalga baidās. Poļu zemnieks baidās no Ukraiņu, Graudīna un valstīs zina ko, un tur Franči baidās no poļu santehniķa kaut kā. Un beigās izrādās, ka tas nekas nav, jo brīvāks ir šis tirgus, jo viņš ir spēcīgāks. Un, protams, vienotā politika. Un tur, kas saka, tas saucamais External Actions Service, viņš jau eksistē, bet viņš tās birokrātisks. Kādam jādod viņam politisku uzdevumu. Pagaidām tagad ir tikai augstais komisārs. Kallas šobrīd ir ļoti aktīvi. Bet vai viņi visiem patīk Eiropā? Mēs nezinām. Tad, labi, tur ir ministriāls, ārlietu ministriāls kaut kā. Bet ir jābūt pilnīgi skaidram, ka arī tam Trumpam jāzina Kallasai, nevis tur Mercam. Sarot, šobrīd nedrīkst Eiropas valstis baidīties no ciešākas integrācijas. Nevajag pazaudēt nacionālo identitāti, nepazaudēt nacionālo kultūru vidi, arī sociālo vidi. Viņi ir nacionāli. Mēs gribam, mēs atbalstam uz Latgali, tev ir citādāk sociāla vidi nekā Ventiņos, un atbrauc uz Vidzemi, tur citādi. Tas ir tā, ja negrib pārbaudīt, pabraukā pa Latviju, pasties. Tā ir apmēram, bet tad viss ir jābūt skaidriem punktiem par Eiropas tālāk integrāciju. Protams, ka Lisabonas līgums ir lāpīts līgums. Es esmu pats parakstījis. Var paskatīties Lisabonā, tur uz lielu akmeņu mans paraksts ir pie klosteri.
Bet viņš ir salāpīts līgums, jo viņš ir salāpīts tāpēc, ka Franči nobalsoja pret Eiropas konstitūciju. Tikt otrais atpakaļ pie kaut kā tāda dokumenta ir ļoti grūti, tāpat kā Daņiem un Zviedriem tikt pie eiro ir ļoti grūti, jo ir bijuši referendumi. Un tad tev vajadzīgs jauns referendums, un tad viņš lēnām garām jāsagatavo, un viens negrib strādāt pie tā. Katram ir, kas saka, savs maciņš tuvāks un cauri. Ja Eiropa neintegrēsies un nespēlēs kaut kādu lomu, nevis tikai palīdzības lomu Āfrikai, kur paņem naudu, pasaka, mums tas pienākās, ja mums viss te kolonizēja. Tur ir jāmāk kaut kādā veidā iesaistīt tās valsts, kas nav bijuši kolonizētāji, tā kā Latvija, un iestāstīt viņiem, ka mūs kolonizēja Krievi. Normāli, jo arī verdzība pie mums bija, kas ir. Zimbūšana bija verdzība. Jā, tieši tā. Labi, tad tā pamazām virzamies uz beigām, bet tāds mums kursa ietvaros tāds jautājums, ko mēs uzdodam visiem vieslektoriem, ar kuriem mums nācies tikties, varat atbildēt, kā vien pats uzskatīt, bet vai Latvija ir liela valsts? Tāds jautājums. Vecais labais teiciens, cik liela mēs esam savā garā. Līdz ar to, tieši šī te lielums sajūta savā sabiedrībā, lielums sajūta savā spēkā. Lielums sajūta savā pašorganizācijā, vai nav obligāti jābūt tikai zemesardzei, tam jābūt ir dziesmu svētkiem un tā tālāk, un lielām basketbola vai hokeja spēlēm, kur mēs vienkārši pašorganizējamies. Tas ir baigais signāls pašiem, un tas ir signāls arī tiem, kas nav pat mums draudzīgi. Toreiz arī, kad es tur strādāju pie tās vizijas, tur arī bija tā. Lai interesants Krievu novērtējums bija toreiz. Maziņa, bet lepna valsts. Klausies, ja to saka Krievu diplomāti, tad es saprotu, viņi jau arī kaut ko objektīvi skatās, ne tikai neobjektīvi. Tagad tas ir pats galvenais. Un īstenībā tā mūsu sabiedrība ir ļoti moderna, ļoti sarežģīta, bet mēs esam sapratuši, ka viņi ir sarežģīti. Piemēram, Franči vēl tagad nav sapratuši, ka viņiem sarežģīta sabiedrība. Un arī to, ka mēs tomēr ar to kaut kā to, tas mūsu mainstreams ir ļoti līdzsvarots. Mēs tomēr nekaitinām viens otru, citādi domājuši un pat briesmīgi domājuši, mums ir pietiekamā daudzumā. Un arī tas, kad arī kaut vai tie paši protesti, un ar kaut kādu vienu diplomātu prasīja, vai to nebūs klopi? Es saku, mieru, nebūs. Nebūs. Tāpēc, kad, un tad bija interesanti arī, kad nojauc to pieminekli, man arī viena Krievu paziņa saka teikšana, viņi ir pārsteigti, ka nav mordoboju. Tas ir klopi latviešu valodā. Es saku, ka viņi par saviem ir pārsteigti. Es saku, viņi ir aprīvējušies šeit, šajos 30, to vairāk gados. Viņi ir aprīvējušies to, ka tā nekārto lietas. Un arī par to viņi var nerunāt skaļi, bet viņiem savu klusēšanu dod to stabilitāti. Un saprotiet, tagad rakāties, ko viņš domā, tad viņi neuzinās, ko viņš to domā. Viņš grib teikšu, negrib neteikšu, grib savalošu. Tā kā, īstenībā daudz varētu pamācīties mums. Kā reliģijas savojot? Protams, ka galvākais izaicinājums ir svešie pēc izskata, un svešie pēc reliģijām. Protams, ka visi, kad paskatās to ata centru, to video, diezkas nav. Diezkas nav, Jo varbūt viņiem nav ļauna nodoma, bet katrā ziņā to nekad neuzinās. Protams. Tāpat arī, kā visi tie, kas nāk mums no Indusi un no Industānas. Tur viņi varbūt ir labi cilvēki vēl daļa. Viņi tās savādāk. Un normāla reakcija būs uzmanīga. Tā visās pasaulē, visas tautas tādā. Tā priekš tad novēro. Tā nav uzreiz ar atkampieniem un labāk. Lai viņi to visu, jo viņi priecājās savādāk, viņi svin savādāk, viņi savstarpēji attiecās savādāk. Kur mums saprast viņu kastu sistēmu, ka tie no Indijas, Mums nesaprast. Viņiem nesaprast kaut to kā. Lai gan piemēram arī citas atšķirības, kad Anglijā ir skaidra šķiru sistēma. Tie mums nav. Tā kā īstenībā, baigi labi lieta, kur dzīve bija. Es tikai nesačakāju. Tieši tā. Tātad, ko iesakat mūsdienu ārpolitikas studentiem un kādas īpašības pats novērtēt vai no esošajos līderos vai topošajos līderos un no kā labāk izvairīties?
tagad tā divas pamatzināšanas, valodas un vēsturi. Jā. Un bez tām tu vispār neko nevar iziet, ja tev nav izpratnes. Mēs atkreditējam, piemēram, vēstnieku Armēnijā, un viņš atnāk pie prezidenta, tad es viņam prasu, cik konjaku markas tu zini? Viņš nezina nevienu. Es saku, te ir mājās un sāc ar to. Jo pēc tā, tev ir vajadzīga kaut kas, ar ko tu nopēc. Ja? Ja tu, piemēram, Skotijā vari noskaidīt kaut ko 4 vinnīņas no Robert Burns, ja? Viss, tu esi savējais. Tieši tā. Tu saprot, tev ir jādabū šīs te, kā saka, kultūras saites, ja, ko viss novērtē. Tātad, tas ir baigi svarīgi, un, protams, svarīgi ir klausīties. Jo, zini, apmēram kā pokerā, saglabāt sejas, pilnīgi nekustīgumu, ja, un klausīties. Ja. Ja māte ar galviņu, ja, un tas viss tur sevi nodod. Ja. Tā kā īstenībā tur ir tāds personisks treniņš jāizdara. Ja. Un tu nedrīkst steigties. Diplomātiem nekad nevajag steigties. Ja. Un vienmēr atceries, ka tu neesi pats gudrākais. Tieši tā. Labi. Nu, tad nobeigsim uz tādu iespējams provokatīvu jautājumu. Protams, droši, ja gribat, varat neatbildēt, bet tas vairāk personīgi interesē. Kādas ir domas par Aināru Šlesaru? Cik es zinu, jūs viņu neesat pārāk draudzīgās attiecībās. Ir savas pozitīvās un savas negatīvās īpašības. Tas, ka viņš ir neatlaidīgs, ja? Tas, ka viņš visu laiku muturē no kaut kādām idejām, ja? Lai visiem tā būtu. Tas, ka viņam ir kārtīga ģimene, lai visiem tā būtu. Ja? Bet divas lietas, kas man nav pieņemams, ja? Pirmkārt, ka tās rociņas visu laiku strādā uz sevi. Ja, tad viņš visur redz savu kaut kādu materiālu ieguvumu, un redz, ka viņš melo. Ik pa brīdim viņš stingri melo. Ja, un tas nav tāpēc, ka man liekas, ka viņš melo, bet es zinu, ka viņš melo. Ja, tad man ir pierādījumi, ka viņš melo. Ja. Katrā ziņā viņš ir viens tāds diezgan redzams sabiedrības pārstāvs. Un tā viņu vajag arī uztvert. Ja. Nav nekā tāda, kā pasaka. Nekad nevajag teikt, ka man šitāds mums nevajag. Ja? Vajag, ja? Mēs redzam. Jā, noteikti. Nevajag to alkoholu, tas ir ļoti daudz. Bet, tas... Un redz, tad, kad viņš melo situācijā, kur viņš skaidri zina, ka viņu var pieķert, viņu pieķert ar pierādījumiem, tad man liekas, puisis. Nevajag tā. Jā. Vai tu cits par zemu vērtē, vai tu pats sev par augstu vērtē. Kaut kas tā ir, jā. Bet idejas viņš ģenerē daudz, un neatlaidīgs viņš ir ļoti. Noteikti, jā. Tas ir tas pats. Lembergs ir tāds pats. Arī. Un Lembergam vēl nāk klāt, ka viņš ir ģeniāls pierists. Un ja Šlesers, piemēram, ir tāds autodidakts, jā. Un viņš ir vecāks, un viņš ir palicis saprātīgs. Bet vienalga viņš to pieru lomu, parasti pārspīlē, jā. Lembergs ir beidzis komunistiskās partijas augstāko skolu. Un līdz ar to viņam politehnoloģijas un publiskās attiecības ir ļoti labi iemācīts. Tagad viņš ir vislabākais pieris vispār Latvijā. Bet atkal, jābūt arī tādam. Jā, protams. Nevajag tur teikt pareizie, nepareizie. Protams, vajag visādus. Visādus vajag. Jā. Tagad, kas tu pats esi? Jā, tev 18 gadi, tad es tā steidzies. Nē. Nesteidzies dzīvot, viss būs labi. Nē. Un vēl jāsakot, ka zināšanas vēl ir tikai viena maza daļa no tā, kas tev vajadzīgs. Jā. Protams. Tev ir jāuzzina savs prāts, gudrība. Ja? Zināšanas pēc prāta un gudrībām neko nenakās. Ir tā, ka tu esi redz jaunu cilvēku, ja? Un viņš ir tik daudz samācījies, viņš tā kā eksāmenā uzvedās. Ja? Viņš atkārto visu tā kā profesoram eksāmenā. Nē, tev jāsāk mācīties pašam domāt. Jā, noteikti. Kā to izdarīt, kā visu to ņemt. Labi, man savs mut. Jā, paldies, liels paldies par sadarbību. Ja tu atsteidzies, es biju godīgi sakot. Nē. Redzi, 18 gadus čalis atnāk pie 70 gadīgi un sāk viņu regulēt. Nē. Pat ja es nekas neesmu.